ir uz milzīgām 2 lapām. Šeit atkal viss kopsavilkums, kādu tad mēs šogad esam šajā izstādē. Un mēs sakām lielu paldies tiešām ikvienam, kurš piedāvāja šos darbus. Un šajā reizē, laikam salēmus pareizi, ka malā nolikts netika neviens no darbiņiem. Respektīvi, mums ir ekspertu komisija, kur izvērtē, kurus darbus mēs atbalstam, atzīstam un liekam izstādē, jo reizi mums gadās, ka netiek ievērot noteikumi, nav noformēti šie darbi atbilstoši izstāžu vajadzībām, un tamdēļ mūsu eksperti Ginta Staurovska šobrīd nav klāt, viņa ir savās nodarbībās, bet Ginta palīdzēja arī iekārtot šo izstādi. Paldies viņai! Paldies arī palīgiem Ziedonam Zapronovam, kas vēl arī palīdzēja tehniskos darbus veikt. Ilgaram Žilīnskim, kurš šeit ir klāt, paldies Ilgar. Paldies Edgaram Falbaumam, kur tad tehniski palīdzēja šos darbus piestiprināt, noformēt. Un, kā redzat, daži darbi ir gan lieli, kurus pielikt sarežģīti, un es ļoti ceru, ka turēsies stiprās saitēs līdz izstādes beigām. Izstādes skatām būs līdz 28. februārim šeit pat. Nu, lūk, pievērsīsimies autoriem, un kā jau nosauc, ir ļoti plašs šis tehnika klāsts. To varēs vērot ik viens un redzēt, kādā šajā tehnikā darbi ir darināti. Un man prieks par autoriem, kuri jau, es baidos kļūdīties, mēs neesam šādu kopsavilkumu veikuši, bet manuprāt, te ir dāmas, kuras jau no pašas pirmās izstādes. Un noteikti ir vairākas, kuras atkārtot, kuras uzvārds mēs jau redzam un zinām, ka viņas ir jau kuro gadu izstādē. Bet šoreiz mēs sakām paldies ar mazu mīļu sveicienu autorei Baibai Bendorfai. Lūdzu, ar autoru klāt, panāk priekšā salēt lūdzu, ja? Aplausi. Varbūt, ja es nezinu, ja jūs jūtat savu darbu, darām tā, ka jūs kaut ko nosvērties tuvāk saviem darbiem, vai, jā. Jo noteikti ir vairāk darbiņu katrs kādā savā vietā, bet tad jūs redzēsiet, kurš ir ar gleznām, kurš ar kādu citu priekšmetu šeit. Jā, un arī šie ikdienā veicamie darbi ir ļoti dažādi. Nesaušu, kurš te ir, bet te ir gan grāmatvedis, mājasēmnieks un students un arī seniors, kurus savu brīvo laiku vēl šīm nodarbēm. Sanita Sūniņā no Rīgas ir? Labi, pārstāvi nodosim sveicienu. Paldies, jā, studentēji no Rīgas. Bet tad jāstāst klāt, tad nav. Jā, lai mēs tad jūtam kurā līdzībā. Uzduriet tehnikā klāsnāk. Natālija Stepānova, Liepāja. Jūtam, ka ir mazās vietas, varētu būt vitrīnās. Vai ir autore? Natālija Stepānova nav? Ja nav, tad varbūt jūs. Paldies viņai. Tā, pie darbiem ķersimies nedaudz vēlāk. Tā, Rīta Zonenberga teicās, ka laikam nebūs šovakar, bet arī viņa ar izšūtu gleznu piedalās jau vairākus gadus. Una Inģe no Liepājas. Tēks. Tuvāk savām, jā, darbā. Tā. Tā, redzu vārdu, uzvārdus, kuru jau jūtu vairākus gadus. Marija Grisa no Liepājas. Gaidām jūs, Grisas kundze, arī šeit izskatās ir vairākas. Ir rotiņas un ir arī rastas, jā? Jā. Aha, tad stājieties, kur jūs labāk jūties, pie kuriem varētu. Tā, šeit ir autori, kuri jau ar katru gadu mums vienkārši nebeidz pārsteigt. Janīna Rodveičika, Liepāja. Salcerīna Blūzmane no Jāmjēlgavas ir atsūtījusi darbus, apsveikumu grafikus, redzēsim šeit. Autori nav klāt, ja? Ilza Valce, priecāmies arī redzēt atkal jau. Jēkļa Circenē, saucamot. Kur lejā? Arī papildot jodu valsts, šodien pārstāvs. Sveta izstācija, ka atkal, ko tik gūtu valsts makstī ar
Meklējiet savus darbus. Irina Balatina.